Viena no populārākajām tēmām, ar kuru es saskaros strādājot ar cilvēkiem privātajā mentoringā, privātajās sesijās, ir pašpārliecinātība. Ļoti daudzi cilvēki atzīst, ka viņi tieši pašpārliecinātības dēļ nedara kaut kādas lietas. Un tas, ko es esmu novērojusi, ka pašpārliecinātība neaug no tā, ka mēs gaidām īsto brīdi vai kā mēs gaidām, ka šī pašpārliecinātība pēkšņi no kaut kurienes atnāks. Tas, kas mums ir jādara, lai mēs būtu pašpārliecināti kaut kādā no dzīves jomām, mums šī joma ir jāsāk attīstīt. Mums šajā jomā ir jāsāk kaut kas darīt lietas labā. Ja, piemēram, cilvēks domā, es gribētu atvērt savu uzņēmējdarbību, bet es neesmu pašpārliecināts vai pašpārliecināta, ka man šis sanāks. Mēs nesākam ar to, ka mēs gaidām, kad mums kāds atnāks un visu izdarīs mūsu vietā, un mēs teiksim, jā, ok, tagad es ticu, ka man sanāks. Kas mums ir jādara? Mums ir jāsāk, jāizzina, mums ir jāatver tas uzņēmums, mums jāsāk tajā uzņēmumā darboties, jo tikai tad mums aug pašpārliecinātība par to, vai mums tas sanāk vai nesanāk. Jo ja mēs tikai domājam, gaidām kaut kādus labākus laikapstākļus vai ka mums kāds atnāks un izdarīs mūsu vietā, mums šī pašpārliecinātība neaugs. Tieši tāpat ir attiecībās. Ja cilvēkam liekas, tad, kad es būšu pašpārliecināta, tad es iešu attiecībās. Bet īstenībā šī pašpārliecinātība notiek tad, kad jūs daudzas un daudzas reizes esat kaut ko darījuši, un ar šo pieredzi aug pašpārliecinātība. Un pat ja kaut kas nesanāk, ja mums ir negatīva pieredze, mēs esam pašpārliecināti tajā negatīvajā pieredzē, un mēs zinām, ka jā, mums šī lieta nesanāk, vai jā, mums šajā lietā vajag augt vairāk, vai jā, šajā lietā mums ir kaut kas jāmaina, lai man sanāktu citādāk. Bet pašpārliecinātība nekad nevarēs izaugt no tā, ja cilvēki nerealizējās, ja viņš neko nedara lietas labā, ja viņš tikai meditē uz pašpārliecinātību. Cits līmenis ir tajā brīdī, kad, piemēram, cilvēkam iepriekš nav sanācis kaut kas, un viņš aiz šīs negatīvās pieredzes nav pašpārliecināts par nākošo reizi, kad viņam kaut kas sanāks. Šeit arī ir risinājums. Mēs varam iet šajā pieredzē, mēs viņu varam izdziedināt, mēs viņu varam refrēmot, un mēs caur analīzi, mēs caur izmainītiem apziņas stāvokļiem, caur zemapziņu, caur virsapziņu, mēs varam saprast, kāpēc mums šāda situācija izveidojās un ko darīt lietas labā, lai nākamajā reizē tā nesanāktu. Un tad, kad es skatos atpakaļ uz savām pieredzēm, ja man ir bijusi kaut kāda situācija, kura man nav sanākusi, un nākotnē es saprotu, ka ok, es to nedaru, tāpēc, ka man pagātnē tas nav sanācis, nav izdevies, un man nav pašpārliecinātas sajūtas tieši tajā konkrētajā situācijā, tad, kad es eju atpakaļ uz šo situāciju, es viņu refrēmoju, es viņu dziedinu, es redzu, ka īstenībā bija kaut kāds iemesls, kad es to lietu nemaz negribēju darīt, un es to lietu darīju nevis aiz savas vēlmes, patiesās vēlmes, kas man nāk no sirds, bet es to darīju tāpēc, ka tā ir apstākļi salikušies, un visi saka, ka tas ir jādara, visi saka, ka tā vajag, un no apkārtējās vides ietekmes es sāku darīt to lietu. Vai, piemēram, ir kaut kāds cilvēks no malas, kurš grib, lai realizējas kaut kāds projekts, un es to projektu vienkārši sāku realizēt. Bet tā kā es pat, piemēram, tajā jomā negribu attīstīties, tad es sāku sevi prokrastinēt, jo es zemapziņā saprotu, ka tas nav mans ceļš. Es nemaz negribu iet tajā lietā, es nemaz negribu, lai man sanāk. Un tāpēc mums ir sajūta, ka mēs tur neesam pašpārliecināti. Bet, ja mēs šo saprotam un mēs saprotam dziļāku līmeni, kāpēc mums tur ir sajūta, ka tur mums nav pašpārliecinātības, tad nākamais punkts ir, ko mēs darām, mēs liekam savu vīziju, uz kurieni mēs gribam aiziet, kāpēc mēs to gribam darīt, un šī vīzija, lai ir kā tāda motivācija, uz ko tiekties, un tad šī nepašpārliecinātība vairs nav šķērslis ceļā uz mērķa sasniegšanu. Tad mēs fokusējamies uz šo mērķi, un mēs darām tik daudzas reizes, skatāmies, kas sanāk, kas nesanāk, kas patīk, kas nepatīk, kas vēl ir jāattīsta, kas vēl ir jāpatrenējas, un mēs agrāk vai vēlāk sasniedzam šo mērķi. Tāpēc sākam ar to, kad mēs izkristalizējam, ko mēs patiesībā gribam, tad mēs sākam iet šajā virzienā, mēs sākam darīt, skatāmies, kā sanāk, pa ceļam koriģējam, un mēs redzēsim, kā katru reizi, kad mēs darām šo lietu, kas mums interesē, ka mēs zinām, ko mēs vēlamies, mums pašpārliecinātība pieaugs ar katru dienu arvien vairāk un vairāk.